Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase turpinās. Kā katru darba dienu, 6 īpašajām klasēm arī šodien notiks sporta nodarbība. Bērni par iespēju sportot vairāk ir sajūsmā, tomēr dažas sporta stundas ir pavisam īpašas. Vienā no tādām Liepājas 8. vidusskolā bija arī mūsu kolēģis Edgars Barbaks. Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu. Sporto visa klase! Nu, čau! Nu, gatavi visu stundai? Kad sporta stundu vada viens no visu laiku labākajiem Latvijas futbola uzbrucējiem Māris Verpakovskis, tas ir īpašs notikums. Tagad tu atzārkano. Tu? Pievērst uzmanību, paskaidrot, kas ir jādara. Noteikti kāds 5 reizes sarežģītāk ir 3. klasē nekā profesionālai komandai novadīt treniņu. To es arī runāju fizkultūras skolotāju, un es viņu neapskaužu, es saprotu, cik grūts ir viņas darbs. Bērni bija ļoti priecīgi. Viņi teica, kāpēc tik ātri beidzās, un kāpēc vispār sporta stunda tik ātri beidzās. Un meitenes redzējāt, kādu entuziasmu spēlē futbolu, viņām patīk. Man labāk patīk Verpakovskis, viņš daudz kā citu iemāca. Parasti, ko jūs darat parastās stundās, ar ko šī atšķirās? Mēs spēlējam tautas bombu, un citreiz uzspēlējam futbolu arī. Un arī lecam auklu. Mums arī liek visādas pārbaudījumus. Mums arī te bija tas stafets. Projektā Sporto visa klase iesaistīties 164 skolēni no Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Valmieras, Daugavpils un Rīgas. Šobrīd, kad mācību gads tuvojas ziemas brīvlaikam, jau aizvadījuši aptuveni tikpat daudz sporta nodarbības, cik tie, kuriem sports joprojām ir 2 reizes nedēļā paspējis visa gada laikā. Vecāki ir teikuši, kad ir ļoti labi, jo kas gan šiem bērniem vairāk ir vajadzīgs kustēties katru dienu, jo mūsu klasē nav daudz bērnu, kas kaut kur nodarbotos ārpus skolas. Ja, varbūt kā Rīgā mēs redzējām, kur tur bērni, kas ir diezgan attīstīti dažādos sporta veidos, tad mums ir bērni, vienkārši, jā, bērni, kas nekur netrenējās, un viņiem šis projekts, es domāju, ka ir visnotaļ daudz vairāk vajadzīgs nekā tiem bērniem, kuri jau trenējās, nodarbojās ārpus. Par lielāko klasē viņi tā kā ir priecīgi, ka viņiem nav tik daudz jāiet uz sportu, ja viņi jūs tā kā apskauž mazliet. Nezinu, viņi tā kā apskauž visu laiku mūs. Ka mums te daudz sporta stundas, viņi arī gribētu tādus. Un mums ir jauni sporta tērpi un somas. Un vēl aprocis. Futbols, ko redzējām Liepājā, gan krietni atšķiras no tā, ko pierasts vērot TV ekrānos. Ja kāds nokrīt, uzreiz ceļas augšā, turpina cīnīties, un laikam jau šeit drīzāk auga papildinājums Liepājas futbola klubam, nevis Liepājas teātrim. Varbūt arī, kas zina, no šitās klases izaugs kāds futbolists, un pateicoties tikai šīm stundām. Tā kā tas noteikti mūs priecēs, varbūt būs arī kāds pastiprinājums FK Liepājai, un būsim tikai laimīgi redzēt kādu no viņiem komandām. Vajadzētu jaunu ikaunieku kaut kur izaudzināt. Jā, varbūt arī tas jaunais ikaunieks kaut kā atrodas, nekad jau nevar zināt, kur viņš ir. Tad, kad es izaugs, arī varbūt spēlēšu futbolu un kļūšu slavens būšu slavenāks nekā viņš. Es uzbrukšu, es no tās puses stāvu pie tā stūrīšu, es te vadošu, ja? Olimpiskie audzinātāji ir arī pārējām klasēm. Bērnus iedvesmo un savas zināšanas viņiem nodod arī Mārtiņš Pļaviņš, Ineta Radēviča, Anastasija Grigorjeva, Ivo Lakučs un Dainis Kūla. Edgars Barbaks, Renārs Muskars, LNT.